Sveiciens pirmdienā, ātri ķeramies klāt pie ziņām, jo viņas šodien nav daudz. Nigērijas nodokļu iestāde ir vērsta uz kriptovalūtas regulējumu kā daļu no vērienīgās reformas. Apvienotā Arābu Emirātu Rank Bank, kas ir vadošā valdības banka, sadarbībā ar Bitpanda meklēs veidu, kā piedāvāt kriptovalūtu. Ripple ir 1700 līgumi, kur finanšu iestādēm, bankām un sadarbības partneriem tika pārskaitīts XRP. Interesanti, kad šie līgumi tiks atklāti un kādi lielie spēlētāji tad ir sadarbojušies ar Ripple jeb XRP. Viens no galvenajiem notikumiem ASV šonedēļ ir Fed priekšsēdētāja Jeroma Powella runa Jackson Holes sanāksmē. Dog listings no 20. datumā pārceļās tomēr uz 23. un airdrop tad gaidām 23. augustā. Ja tevi interesē kripto un gribi sākt nodarboties ar kripto vai vienkārši meklēt dombiedrus, tad dodies uz profilu aprakstu un pievienojies manai Telegram grupai.